Nodarbinātības valsts aģentūras Dobeles filiālē durvis tiek vērts ik minūti. Lielākā daļa apmeklētāju šeit cenšas iegriezties rīta pusē, cerībā, ka tad rindas būs mazākas. Tomēr uzgaidāmajā telpā savu kārtu gaida jau vairāk nekā 20 apmeklētāju. Pašais bez darba Dobelē ir vairāk nekā 3000 iedzīvotāju, bet uz vakanču dēļ vid vien viena lapiņa. Kursus varētu iziet varbūt tās un... vismaz kaut kāda cerība, bet cerība jau maz, lai kaut ko dabūtu. Es jau biju gadu atpakaļ iestājusies, bet nekāda labuma nebija. Bez darba palikušie labprāt iesaistās dažādos Eiropas Savienības finansētos projektos. 220 bezdarbnieki pašreiz piedalās tā saucamajā simtlatnieku kustībā. Daudz izvēlas piedalīties darba izmēģinājumos, kur gada laikā ilgstošie bezdarbnieki var strādāt 3 mēnešus, bet citi vēlas pieteikties kursiem. Man gribas domāt vairāk, ka šobrīd šī apmācība, kas notiek nodarbinātībā un visā valstī, jādomā, ka vairāk ir kā mūža izglītība. Vairāk vērst uz to, jo šī brīdī arī tie cilvēki, kuri atrod darbu un aiziet darbā, ir pietiekoši maz procents, jo šīs darba vietas, diemžēl, ir samazinātas līdz minimumam. Savukārt tas, ko viņiem šobrīd, ko viņi var izmantot, viņi iegulda savā personības attīstībā. Dobelē augstākais bezdarba līmenis visā Zemgalē ir jau vairāk nekā gadu. Oktobrī reģistrēta 19,6% sociāli aktīvo iedzīvotāju, bet valsts svētkus sagaidīšot jau ar visiem 20. Правительство думать надо. Нет, замок света надо было, который... Valdībai vairāk jādomā. Varbūt nevajadzēja tik daudz ieguldīt gaismas pilī, bet padomāt par atbalstu ražošanas attīstībai. Bija cukurfabrikas, lauksaimniecība, ko paši piebeidzām. Kādreiz cilvēki no citām republikām brauc strādāt. Visiem darba pietika. Pēdējā laikā aizvien biežāk bezdarbnieku rindas papildina jaunieši un cilvēki pat ar 2 augstākajām izglītībām. Ar bažām par telpu kapacitāti aģentūrā gaida 24. novembri, kad būs informatīvā diena par iespējām darbu meklēt ārzemēs. Tomēr starp daudziem darba meklētājiem atrodam arī kādu, kurš savu vietu saredz šeit, Latvijā. Protams, prom uz ārzemēm negrib braukt. Tas ir vairāk kā skaidrs. Ja visi aizbrauks, kurš tad šeit paliks?